Radošais cilvēks, inženieris vai mākslinieks. Lielākā daļa no jums droši vien gribēs piekrist tam otrajam. Tas ir pilnīgi normāli, jo mēs esam pieņēmuši, ka radošais cilvēks ir mākslinieks. Jo, kā mēs zinām, inženieris parasti rēķina, kaut ko konstruē un būvē, bet mākslinieks parasti ir tas, kas gaida iedvesmu un tad rada šedevrus. Ļoti jauki, viss ir ļoti labi, taču mūsdienu straujajā biznesā nevienmēr mums ir laika gaidīt, kad tā iedvesma atnāks. Un tāpēc es gribētu apskatīt šo te pirmo variantu, kā radošais cilvēks var būt arī inženieris un tādā veidā efektīvāk un ātrāk radīt darbu, ko varētu uzskatīt par mākslinieka darbu. Tātad, vispirms, kas ir radošais cilvēks? Tie var būt dažādi. Režisors, fotogrāfs, gleznotājs, mūziķis, dažādi. Ko viņi visi rada? Protams, mākslas darbu, vai ne? Filmu, dziesmu, romānu, fotogrāfiju, arī ļoti dažādus darbus. Bet kas tiem visiem ir kopīgs, ir tas, ka attiecīgais autors vēlas pastāstīt kaut kādu vēstījumu. Un šis vēstījums vislabāk ir pastāstāms tieši stāstā. Jā. Tātad. Stāstus, protams, kāpēc stāstus? Kas tur ir tik īpaši? Pirmkārt jau tas, ka tos ir vieglāk atcerēties. Stāsti var būt ļoti dažādi. Es atvainojos. Jā, tā stāsti var būt ļoti dažādi. Gan Sarkangalvīte un vilks, vai kaut vai mūsu reklāmā bieži vien šī te Zelta ziltiņas seriāls. Es domāju, ka to mēs atceramies daudz labāk nekā, ja mums būtu kaut kāds tarifu plāns uz melna fona ar dzeltenu uzrakstīts, vai ne? Un to mēs atceramies labāk. Tātad. Bet stāstus var pētīt dažādi. Es esmu Dacis Notiņa no Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes, un es šos te stāstus pētu no uztveres un atmiņas viedokļa. Un šajā gadījumā ir ļoti svarīgas dažādas struktūras šo te stāstu. Viena no pazīstamākajām, ko jūs droši vien lielākā daļa arī zinat, ir šī te, ko skolā domrakstos skolotāji parasti prasīja rakstīt ievads, iztirzājums, kulminācija, nobeigums. Ļoti pazīstama, ļoti labi strādā, bet, galvenokārt tādos darbos kā romāns, filma, kas ir laikā ilgstošāki. Mums šodien nav laika tik daudz, bet es gribētu ar piemēru parādīt, kā mēs varam izmantot šādu struktūru. Un tāpēc es izvēlējos citu, kas sastāv no šādiem 6 klucīšiem, kurā mums ir galvenais varonis, mums ir viņam palīgs, kaut kāds mērķis, ko viņš vēlas sasniegt, ienaidnieks, kas traucē, sūtītājs, kas sūta mērķi sasniegt, un saņēmējs, kam no tā ir kāds labums. Un es gribētu ar piemēru parādīt, pieņemsim, es strādāju reklāmas aģentūrā, un mums kāds ir kaut vai šo pašu mangali palūdzis uztaisīt attēlu, vai ne? Ļoti jauka pudele, visu cieņu dizainerim, bet mēs tūlīt paskatīsimies, kā mēs varam interesantāk šo te apskatīt. Es šeit sarakstīju, lai mums neaizmirstās. Tā, neliela tehniska ķibele. Tā, šeit, es atvainojos, ka uz projektoru varbūt nevar redzēt tik labi, bet šeit ir mūsu pudeli. Varbūt skaista, bet ne īpaši interesanta, vai ne? Tāpēc mēs varētu pievienot kaut ko citu.
kā jau iepriekš mēs skatījāmies pēc schēmas. Un šeit mēs paņemsim, mums vajag galveno varoni. Mēs varam izmantot jebkādu situāciju, kas mums dzīvē sanāk. Tāpēc, atvainojos, drīkst jūs lūgt. Jā. Varat nolikt. Nekas briesmīgs nebūs. Nāciet. Kā jūs sauc? Skaidrīte. Lieliski. Mums ir galvenā varona Skaidrīte. Vai jūs zinat, kas tas ir? Zinu. Dēru no rītiem. No rītiem, ja? Labs ir. Palīdz strādāt? Palīdz. Lieliski. Jūs varat paturēt. Skaisti. Mums ir galvenā varona, un viņai ir palīgs, kas palīdz strādāt. Mazliet tālāk. Mums ir galvenā varone ar palīgu. Tas vēl nav viss. Mēs vēl neesam izsmēluši visu. Tātad, kāpēc jūs šeit uz šejien atnācāt? Nē, jūs neatlaidīs, neuztraucieties. Esiet mierīgi. Mums Skaidrītei ir mērķis tikt neatlaistē, bet es domāju, šeit nevienam nav iebildumu pret viņas darbu. Bet kas jūs uz šejien atsūtīja? Man teica, ka te piemētāts, nevar tā atstāt. Jā. Es atvainojos, jā. Es būtu savākus, bet jā, paldies, jūs ļoti labu darbu darat. Es domāju, ka mums ir visiem skaidrs, kas ir saņēmējis. Tie esam mēs visi, un tīpaši tie, kas nākamie uzstāsies, lai viņiem te nebūtu jāstaigā pa maniem samētātajiem papīriem, vai ne? Mēs šo visu varētu salikt kopā vienā stāstā. Mums vēl pietrūkst vēl pēdējais, ienaidnieks. Sakiet Skaidrīt, no kā jūs baidaties? No Ušakova. No Ušakova? Jā. No tā Ušakova, jā. Ok, labi. Bet man šķiet, mums nav šeit auditorija Ušakova, vai ne? Nedara kāpēc? Labi. Izdomāsim kaut ko mazliet savādāk. Izdarīsim savādāk, ja mums nav šeit Ušakova. Jā, varbūt tomēr ir. Vai tomēr nav? Laikam nav. Mums nav īpaši ilga laika gaidīt, kaut arī viņš varbūt tepat netāli ir blakus mājā. Bet es domāju, ka mēs iztiksim tāpat. Lūdzu. Es ceru, ka jūs varat salsīt. Vai? Mēs varam arī savādāk. Opa. Lūk. Šeit mēs esam uztaisījuši stāstu par mūsu lielisko Skaidrīti, apkopēju Skaidrīti, kura katru rītu godīgi nāk uz darbu, izdzer savu minerālu ūdeni, lai labāk strādājas. Un viņa stājās pretī savām lielākajām bailēm, tikt atlaistai, bet viņa neatdos savu minerālu ūdeni. Un šis varbūt nav pats labākais variants minerālu ūdeņu reklamēšanai, tīpaši ņemot vērā iesaistītās personas, bet tas noteikti ir variants, kā mēs varam piedāvāt jau kādu ideju. Un cik mēs esam patērējuši laiku? Mazāk par 10 minūtēm, vai ne? Mēs neesam pārsnieguši laiku. Līdz ar to es šeit gribēju pierādīt, kā darbojoties kā inženieri, mēs varam radīt stāstu, kas jau ir izmantojams tālāk, un reizē mēs esam arī radījuši stāstu mūsu lieliskajai Skaidrītei un piedzīvojumu, tāpēc paldies par uzmanību un aplausu. Jā, drīkst paņemt, jā.